Savulaik Ādovs Salnāns draugam Matīsam rakstīja: "Nu reiz esmu atradis patīkamu saulainu dzīvokli ar augstiem kokiem logu priekšā. Te es ceru atspirkt." Šodien vecais Ādovs Alnāna teātra režisoru Arvīdu Matisonu personā aicināja šajā pašā dzīvoklī viesus. Jūs tā nākat drusku tuvāk. Droši. Vispirms gan Dūmas priekšsēdētājiem vajadzēja pārgriezt atklāšanas banti, kā teiktu pats Alnāns, jo dzīvoklis, kurā jau kopš 1968. gada izveidots teātra tēva muzejs, pēc rekonstrukcijas ieguvis otro elpu. Mums vairs nav bail staigāt pa otro stāvu, mums nav bail staigāt pa grīdām, jo mēs vienkārši neizkritīsim cauri. Atklāšanas reizē tika teikts lielais paldies visiem, kas pielikuši roku, lai senā ēka, kas ir nevien memoriālais muzejs, bet arī 19. gadsimta arhitektūras piemineklis, šādu brīdi piedzīvotu. Jo ēka bija ļoti nolaistā stāvoklī, un tas prasīja no mums ļoti lielu darbu, no būvniekiem ļoti lielu kompetenci un zināšanas. Daudz jauninājumu arī iekštelpās. Par Ādova Alnāna dzimtes vēsturi varam uzzināt, lasot digitālo grāmatu, bet, lai muzejam vairāk pievērstu bērnu un jauniešu interesi, izveidotas dažādas spēles. Pieejams arī audio gids, bet populārākos iestudējumus var noskatīties video. Jo saglabāt tautā viņa atstāto garamantu un vispār to cieņu pret viņu, par to vien jau viņš noteikti mums arī tur uz debes maliņu šodien būs klāt un paskatīsies un priecāsies līdz ar mums visiem.